Jā, labdien visiem vēlreiz. Paldies Lindai par ļoti skaisto pieteikumu. Tātad man šīs dienas otrais uzdevums ir pastāstīt jums par to, kā tad visi šie te vietu līmeņu mērķu noteikšana notika tieši saldūdeņiem. Un kā parasti tāds iesākuma ievadiņš vispār par Eiropas nozīmes saldūdeņu biotopiem Latvijā. Tātad mums ir 7 Eiropas nozīmes saldūdeņu biotopu veidi. 5 no tiem ir attiecināmi uz ezeriem un 2 no tiem ir uz upēm. Un šeit ar mērķi ir iekrāsoti, teiksim, tā divās krāsās. Karsta kritenes un dūņainie upju krasti ir iekrāsoti tādā nedaudz gaišākā krāsā, jo tie ir tie biotopu veidi, kas Latvijā, teiksim, tā ir izdalīti, bet varbūt, ka tomēr šim īsti nebija tāda kārtīga iemesla, jo šie te procesi, kas ir šis te karsta kriteņu veidošanās un šo te lielo upju krastu veidošana, dūņaino upju krastu veidošanās mums nav tik izteikta, ka varbūt šie ir tādi biotopi, kas ir tādi mazāki un iespējams, ka viņš varbūt kaut kad nākotnē, varbūt mēs varētu, teiksim, tā no viņiem atteikties. Īsais pārskats par to, kā izskatās saldūdeņu biotopu sadalījums Latvijā. Protams, nav nekāds pārsteigums, ka vislielāko daļu veido šis te biotops ar kodu 3150, kas ir Eitrofija ezeri ir iegrimuši šo ūdensaugu un peldaugu augāju, kas veido ļoti lielu daļu no visiem Latvijas saldūdeņu biotopiem. Savukārt labajā pusītē ir tāds neliels apkopojums ar to, cik procenti no katras šī biotopa atrodas Natūra 2000 teritoriju tīklā. Un tātad ir redzams, jā, ka upju strautecēs un karsta kritenes ir tie biotopi, kas ir zem 30% šajā Natūra tīklā. Visvairāk Natūra tīkls nosedz Mieturāļu ezerus un Distrofos ezerus. Savukārt vēl es gribētu vērst uzmanību uz to, ka ezeri ir oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām, kas ir šis te Latvijas, teiksim, tā Latvijas tas ūdeņu zelta fonds, kas ir visretākais un visapdraudētākais saldūdeņu biotops, ka Natūra tīklā atrodas 61,80%. Un tad šis būtu tas biotopu veids, kur varbūt nākotnē, domājot par Natūra tīkla paplašinājumu, tad būtu vērts padomāt par to, kā iekļaut šo te biotopu veidu, visu šim te biotopu veidam atbilstošos ezerus Natūra tīklā. Šo jau iepriekšējie man kolēģi arī minēja, bet atkārtošana zināšanu māte. Tātad, kas ir šis te Natūra 2000 teritoriju līmeņa mērķis? To veido divas komponentes, tā ir platība un kvalitāte. Un, lai nokļūtu līdz šīm te konkrētam biotopu mērķim, tātad tādi 4 vispārīgie soļi, kas tika darīti, un tad šobrīd nākamajos slaidos es mēģināšu pastāstīt nedaudz vairāk par katru no tiem, kas tātad tika darīts. Tātad pirmais lielais solis tātad bija šī datu kopas izvērtēšana un precizēšana, kas ir jebkura tāda liela darba pamatā, lai varētu pilnvērtīgi strādāt tālāk, tātad mums ir jābūt smuku sakārtotiem izējas datiem. Un tās galvenās lietas, kas tika precizētas, viena no tām ir kaut kāds biotopu poligonu robežu precizēšana, kad bija kaut kāda varbūt poligonu pārklāšanās vai, piemēram, upju biotopu poligoni bija uzzīmēti tur vietām uz uzpludinājuma, vai tika precizētas tās posma robežas, kur ir dabisks un pārveidots posmas beidzas. Pārpildus kamerāli tika iezīmēti nelielie, platības ziņā nelieli biotopi, kas bija, teiksim, tā dabas skaitīšanā palikuši ārpus kartējumā slāņa, jo tie bija ar platību zem 1 hektāra. Un tātad šie tika iezīmēti kamerāli, kas ir nelielie Distrofija ezeri purvos, vietām tās bija arī vecupes, un arī purvu upes augsto purvu masīvos arī tika iezīmētas kamerāli. Vēl papildus tika veikta arī biotopu variantu precizēšana ezeriem, tas bija ņemot vērā fizķīmijas kaut kādus datus pieejamos, savukārt upēm tika precizēti arī biotopu varianti atbilstoši ņemot vērā, kāda ir šie upju kritumi, un papildus vēl upju biotopiem tātad tika izvērtēta arī biotopu atbilstība. Vispār šī upes posma atbilstība biotopam, vai šis te pārveidotais posms, teiksim, tā atbilst jau minimālajām prasībām, lai to mēs varētu uzskatīt, ka tas ir dabiskojies un atbilst Eiropas nozīmes biotopam. Nākamais darbiņš bija par potenciālo platību noteikšanu, ko jau stāstīja par zālājiem arī. Attiecībā uz ūdeņiem tā dzīve bija nedaudz vienkāršāka, jo
Par ezeriem, piemēram, ir skaidrs, ka mums ezeri, tikai dabiskas izcelsmes ezeri var atbilst šim te biotopam, līdz ar to, tur, kur šie ezeri ir, viņi ir, mēs jaunus izrakt nevaram. Tad atsevišķi ir tādi biotopi, kuros ir iespējams šo te jauno biotopu veidošanos, bet, teiksim, tā ne mērķtiecīga apzināta izveidošana, kas arī, piemēram, šeit nelielā distrofija ezeri, kūdras plīsuma vietās vai arī jaunu vecupju veidošanās. Un tad tas, par ko mēs patiešām varam jau tā mērķtiecīgi domāt par to, kur ir iespējams iegūt šos te potenciālās biotopu platības, ir pārveidotiem upju posmiem, jo upes ir gan taisnotas, padziļinātas, tās ir uzpludinātas, un tad šie ir tie posmi, kurus mēs varam izvērtēt no tāda skatījuma, vai tur ir iespējams atjaunot upes biotopu vai nav. Un tad tās, teiksim, tās tie upju posmi, kurus uzreiz mēs, teiksim, tā atmetām, neizvērtējot kā potenciālu šīs te nākotnes biotopu platības, būtu tādi, kur šīs te bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, teiksim, nav prioritāra, bet prioritārāka būtu, piemēram, tā civila aizsardzība, kas ir, piemēram, tās upes, kas iekļaujas polderos vai aizsargdambjos, kas ir uz valsts robežām. Tāpat pie potenciālajiem biotopiem netika pieskaitīta arī šie Daugava un Aivieksta jau Heisa uzpludinātajos posmos, jo, piemēram, atbilstoši upju basēna apgabala apsaimniekošanas plāniem, visas Daugavas posmas jau ir atzīts, tur ir kā stipri pārveidots jau šis te ir, kā ezeru ūdens objekti, tur vairs pat nav upe. Un tās upes, kuras arī tika neskatītas kā potenciālai biotopi, ir tās, kurām šīs te dabiskošanās potenciāls, jeb šī te hidromorfoloģiskā aktivitāte uzskatāma par zemu. Tas ir, piemēram, nelielas upes, kas iekļaujas, nelielas upju augšteces, kas iekļaujas grāvju sistēmās vai blīvu lauksaimniecības zemēs, vai arī tādas upes, kas ir, piemēram, ar smilšainu gultni, lēni tekošas, bet kuras ir pārveidots jau, piemēram, pirms 50-70 gadiem, un nekādas dabiskošanās pazīmes tur nav notikušas, līdz ar to tad ir skaidrs, ka šajās upēs tas dabiskošanās process visticamāk nenotiks arī nākamo šo 20-30 gadu laikā. Savukārt tie upes posmi, kas tika iekļauti, kā šis te potenciāli Eiropas nozīmes biotopi, ir upes, kas ir uzpludinātās ar šķēršļiem. Tās, kas iekļaujas top 70 būtiskāko šķēršļu sarakstā, ko šobrīd ir izstrādājis Biors, jo šiem šķēršļiem, teiksim, tātad līdzi nāk arī finansējums no Zivju fonda, kas ir jau tāda reāla iespēja tiešām piesaistīt līdzekļus, šo šķēršļus likvidēt un atjaunot šo dabisko upes tecējumu. Tāpat arī tās upes, kam atbilstoši upju basēna apgabala apsaimniekošanas plāniem, ir noteikti šis gareniskais nepārtrauktības mērķis, kas arī tur jau ir nodefinēts, ka ir nepieciešams atjaunot šo upes nepārtrauktību. Un tad arī taisnotās padziļinātās upes, kam jau ir kaut kādas esošās dabiskošanās pazīmes, jo arī dabas skaitīšanas laikā, kad eksperti veic apsakojumus dabā, ļoti labi arī varēja redzēt, ka ir veikta šīs gan piezīmes par to, ka upe ir kaut kādas dabiskošanās pazīmes, bet tomēr vēl neizpildās šis te biotopu slieksnis, tad līdz ar to šīs upes tātad tika iekļautas kā tās, kas nākotnē varētu tomēr atbilst biotopam, un pamatā tās ir vidējas līdz lielas upes, kas ir dominējošas strauteces vai vismaz ar kaut kādiem šiem strauteču posmiem, jo strautecēm ir lielāks šis dabiskošanās potenciāls. Un arī tāda lieta, ka tas, protams, būs jāvērtē, teiksim, tā jau dabas plāna līmenī, taču šobrīd tāda lieta kā upju atlīkumošana, kas ir ļoti dārgs un sarežģīts process, tad būtu rekomendējami tajos gadījumos, kad ir kaut kāds pozitīvs efekts no šiem darbiem, arī blakus esošajiem palieņu zālājiem vai aluviālajiem mežiem, bet šīs tad ir tās lietas, kas tiešām ir jāskatās jau pavisam konkrēti katrai teritorijai dabas plānu ietvaros. Un šeit ir daži piemēri par to no rezultātiem, kā izskatās šīs te esošās un potenciālās platības iezīmētas kaut kādās dažās natūra teritorijās, kas ir piemēram Šepka un Rauza, kur ir uzpludinājumi, tad attiecīgi šeit ir aprēķināts tas posms, kuru mēs varētu iegūt, kādu biotopu mēs varētu iegūt likvidējot šos uzpludinājumus, piemēram, Užavas augštecei.
Jā, tā būtu ieteicama būtu šī upes atlīkumošana, jo blakus ir arī palieņu zālāji, kam tas būtu nozīmīgi. Un ir arī tādas natūras, kas, piemēram, Ukrugāša vai Barkavas ozolaudze, kur upe ir pārveidota bijusi, un šobrīd tur vispār nav šī Eiropas nozīmes biotopa, bet tas ir tā kā potenciāla vieta, kur šo te biotopu tomēr varētu izveidot. Tad ir nākamā lielā sadaļa par kvalitātes vērtēšanas algoritmu, kas arī bija ļoti liels darbs, kas gāja paralēli visām šīm te arī potenciālo platību noteikšanai. Pirmais lielais uzdevums tātad atkal bija datu kopas, šī datu eksporta no datubāzes ozols sakārtošana atbilstoši statistiskās apstrādes vajadzībām, un dati tika arī pārstrukturēti atbilstoši tā, kā ir nepieciešams, un kopumā tika veikta šī statistiskā analīze 4 reizes, mainīti kritēriji, apvienoti, sadalīti, atvasināti, kamēr nokļuvām līdz tam, kāds tas rezultāts izskatās, ka varētu būt. Tad rezultāti arī tika pārbaudīti attiecībā pret ekspertu anketām, kā eksperti to ir novērtējuši, un tad attiecīgi gala metodikas izstrāde un kvalitātes aprēķins katram biotopu poligonam. Un tie rezultāti bija tādi, ka šis algoritms, teiksim, tā labi parāda tās kopējās kvalitātes iezīmes, bet katrs no biotopu veidiem vai pat variantiem ir specifisks ar kaut kādām savām, teiksim, tā konkrētām iezīmēm un prasībām. Tādēļ tika piemērota vēl arī papildu šim algoritmam rezultātu korekcija, ņemot vērā to, kas tieši šim biotopam ir nozīmīgs. Un tātad kvalitātes algoritms pamatā tika izstrādāts praktiski visiem biotopiem. Eksperta vērtējums paliek distrofajiem ezeriem, jo tie tomēr ir tāds biotopu veids, kas dzīvo pavisam pilnīgi savu dzīvi, un to nekādos, teiksim, tā algoritma rāmjos ielikt neizdevās. Un arī eksperta vērtējums tika atstāts poligoniem bez anketām, jo, kā jau arī Baiba iepriekš minēja, ka ir tāds, kad ir kartējums, ir biotopa veids, variants piešķirts, taču anketa ir tukša, līdz ar to aprēķinu veikt vienkārši nevar. Un tad tiem pavisam nelielajiem biotopiem, kas ir dūņaino upju krasti un nelielie distrofija ezeri, kuriem arī nav savas anketas, tad tiem tika, teiksim, tā pārņemts tas vērtējums no tā biotopa, kurā tas iekļaujas. Un šeit ir tāds īsts apkopojums, kāds izstāstīja ezeru kvalitātes kritēriji, kas ir tie būtiskākie, kas pēc visām datu analīzes, teiksim, tā izdalījās kā svarīgākie. Tas ir ezereņu lobēlī kompleksa sugu skaits, viens no tiem, kas norāda uz ezera kvalitāti, jo šīs tad ir tās sugas ar visaugstākajām prasībām, teiksim, tā pret tīru vidi, iegrimušo sugu skaits un iegrimušo augu joslas dziļums, kas ļoti saistās arī ar ūdens caurredzamību, blīvs virsūdens augājs un arī dažādu reto sugu skaits. Savukārt tie kritēriji, kas ir kopīgie upēm, kas izdalījās kā visbūtiskākie, pirmais ir struktūra. Šis bija atvasināts kritērijs, kas iekļauja gultnes dabiskumu, grunts daudzveidību un straumes ātrumu daudzveidību, un tad attiecīgi ļoti daudz dažādi rādītāji, kas ir tieši attiecībā uz augiem, kopējais iegrimušo sugu skaits, arī barības vielām šo te barības vielām bagātiem ūdeņiem raksturīgo sugu skaits un tieši pretēji arī šis reofīlo sugu skaits. Un ņemot vērā visus šos te iepriekš stāstīto par kvalitātes vērtējumu algoritmu, šādi izskatās aktuālie dati, kāda ir saldūdeņu kvalitāte Natura 2000 teritorijās, bet šis jau ir, kā Agnes minēja, jau izmantojot šos SDF vērtējumu, kad A apzīmē izcila kvalitāte, B ir laba, savukārt C ir šis te nepietiekama, jeb kas iepriekš bija teiksim, tā definēta kā vidēja un zema. Tas ir kā C, tā kvalitāte, kur, teiksim, ir kaut kādi šie apsaimniekošanas pasākumi nepieciešami. Un X ir tā, kas ir nezināmā, kur ir, piemēram, nebija šo te anketu, bet iespēju robežās, tātad katrai natūrai tomēr šis te nezināmā kvalitātes tomēr mēģināja viņu izteikt ar kaut kādu vērtību, bet tas nebija, teiksim, tā kā poligonu līmenī katram poligonam, bet, piemēram, ja kādā natūrā, piemēram, upju biotopam nebija šis te kvalitātes vērtējums, jo nebija aizpildīts anketas, tad, piemēram, iepazīstoties ar to informāciju, kas ir dabas aizsardzības plānā, tad, teiksim, tāpēc tā var izkristalizēt, kas notiek ar to upi un kādu šos te kvalitātes vērtējumu viņam var piešķirt. Un, jā, tā tad ir redzams, ka tā kvalitāte
Visvairāk mums ir tātad oligodrofiem ezeriem, un vissliktākajā kvalitātē ar C, kur ir visbiezākā josla ar sarkano krāsu, tad mums ir eitrofie ezeri. Un šeit ir tāds arī īsts piemērs ar to, kā tas izskatās viss kopumā, apkopojot visu to, ko mēs iepriekš, ko es esmu stāstīju, un arī Agnes to rādīja, daži piemēri, kā izskatās šie kvalitātes mērķi. Tātad ir natūrai, katrai ir šis ir biotops, katram biotopam ir sadalīts pa hektāriem, cik daudz biotopu ir labā kvalitātē, cik daudz ir šī nepietiekamā, nezināmā. Tiek aprēķināta potenciālā platība, un tad, redzēju, potenciālā platība, un tā tad uzstādīts atbilstošs mērķis. Ja kvalitāte ir tikai A un B, tad mums ir mērķis saglabāt šo esošo kvalitāti. Ja kaut kur parādās arī šīs platības, ka ir biotops nepietiekamā kvalitātē, tā tad ir nepieciešams arī uzlabot, un arī automātiski tur, kur ir kaut kāda šīs potenciālās biotopu platības, tad tur arī tiek noteikts, ka ir nepieciešams arī gan palielināt biotopu platību, gan arī izveidot, gan palielināt biotopu platību, gan arī uzlabot šo biotopa kvalitāti. Nu jā, un tad šeit ir, piemēram, kā piemēri Silene, kur ir, principā, visi biotopi ir ar A un B kvalitāti novērtēti, līdz ar to tur šis mērķis ir tikai saglabāt esošo, piemēram, Tāšu ezers, kur ezers ir nepietiekamā kvalitātē, līdz ar to mums ir mērķis šo kvalitāti uzlabot. Un arī šis Lielupas grīvas pļavām, piemēram, ir piemērs ar to, kā izskatās, ka šis vērtējums ir D. Līdz ar to mēs mērķi nenosakam, jo tas arī ir viens no tiem piemēriem, ko Agnese minēja, ka šis ir pļauju biotopiem, un tur ir kaut kāda 10 metru Lielupas josla, kurai mēs īsti nekādu mērķi noteikt nevaram. Ja upe ir daudz platāka, tad mums būtu uz upi jāskatās visu kopumā, nevis tikai uz tiem 10 metriem. Jā, un, piemēram, ziemeļu purvos, ir šis purvu upes iezīmētā kamerāla, līdz ar to tādēļ tas biotops ir nezināmā kvalitātē, un tad tas vērtējums B ir pārņemts no tā augstā purva, kāds ir augstā purva kvalitāte, tātad attiecīgi ir pārņemta arī upei. Īsumā par dažiem piemēriem šādi, un tad ir šāda tabula, tā tad ir ar ļoti daudziem ierakstiem un konkrēti par katru biotopu un par katru natūra teritoriju. Tas no manis arī viss. Paldies, es iekļāvos.